Tā arī tu droši vien jau no paša sākuma diezgan lēns sākums, kāpēc tā? Grūti pateikt, viņi kaut kādā veidā mums uzspieda savu lēno spēles stilu, agresīvu spēlē pret mums un nezinu, bija ļoti grūti, kā atradām brīvus metienus, sevišķi pirmā puslaikā, bet grozā nekrita pilnīgi nekas šodien iekšā. Vai tas varētu būt skaidrojums arī ar to, ka bija papildus spriedze? Nezinu, grūti pateikt. Nezinu, šā spēle bija tāda pat kā jebkur no iepriekšējām spēlēm. Es nezinu, kāpēc tie brīvie metieni nekrita grozā. Spēles gaitā varbūt kaut kā mainījās uzstādījums, varbūt nespiest tik ļoti uz 3 punktu metieniem, mēģināt iet cauri. Protams, centāmies, bet gājām cauri, viņi savilkās aizsardzībā. Mēs dabūjām izmest ārā, brīvus metienus ir jāmet. Mēs nevaram nemest tādus metienus. Vienkārši, ko darīt, nekrit iekšā. Šodien būtu iekrituši pāris metienu beigās, bet savādāk. Pat pēdējā vissāpīgākā sadarbība 8 sekundes pirms beigām izspēlēja tā, kā bija domāts, vai tas bija rezerves šodien? Principā izspēlēm tā kā bija domāts, Jānim bija jāsaņem bumbu, viņam uzgāja 2 cilvēki virsū, viņš atmet mani, bet tā kā visus pārējos metienus šodien arī to neiemet. Kaut arī dabūja ļoti labu metienu brīvu.